Beidzamajā augusta nedēļā Latvijas Banka uzsāk plašu iepazīstināšanu ar Latvijas eiro monētām. Iedzīvotāji tirdzniecības centros Alfa un Spice, kā arī Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, izvietotos stendos var iepazīt Latvijas eiro monētas. Pirmā satikšanās šāds ir monētu stendu motīvs, jo vairumam naudas lietotāju šīm būs pirmā iespēja tās skatīt. Cilvēki var aplūkot, kā izskatās Latvijas eiro monētas, kā arī iegūt sīkāku informāciju par naudas māksliniekiem un monētu tehniskajiem parametriem. Uz monētām attēlots mākslinieka Riharda Zariņa zīmētais tautu meitas portrets, kas pirmo reizi apgrozības naudā tika iekalts 1929. gadā. Latvijas 1 un 2 eiro monētu nacionālo pusi rotās cilvēku iemīļotais simbols. Pirmskara monēta 29. gadā kaltā ir daudzos lielajos pasaules muzejos, tātad to zina speciālisti, vēsturnieki, to, protams, zina numismāti un kolekcionāri un arī liela daļa interesentu. Tātad šis tēls arī ir tas atpazīstamākais. Un visa šī viņa vēsture, šis tēls iziet cauri visai mūsu valsts nacionālās, valūtas vēsturei. Latvijas eiro monētu sagatavošanas priekšdarbs sākās jau 2004. gadā, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai un Latvijas Banka izsludināja Latvijas eiro monētu dizaina tautas ideju konkursu. Tika saņemti 1088 priekšlikumi. Žūrija par labāko atzina Jēkabpilietes Ilzes Kalniņas priekšlikumu uz eiro monētām atveidot tautu meitas portretu, brīvības pieminekli un Latvijas ģerboni. Ļoti svarīgs ir skaistums, jo skaistums ir spēks. Un, ziniet, es domāju, ka mūsdienu pasaulē, kur bieži vien ir skaistums kā emocionāla vērtība un kā ētiska vērtība ir ļoti apšaubīta, ka mēs nākam ar šo absolūto pārliecību par to, ka skaistumā ir spēks, ja? Ir tā galvenā ziņa. Un man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, kad ir personība, spēcīga personība un skaistums, ka tās ir tās lietas. Varbūt, ka mums pašiem reizēm tas pietrūks, bet varbūt, kad arī tās eiro monētas mums pašiem arī atgādina, ka tas ikdienā ir jāuztur arī. Un šo vēsti mēs nesam Eiropā, un es kaut kā esmu ļoti lepni par šo ziņu. Šaurāk nekā iecerēts konkursā uzvarējušais uzstādījums saglabājas arī apstiprinātajos paraugos. Eiro rotās mūsu naudas dizaina lepnums pieslatnieku tautumeita. Uz 10, 20 un 50 centu monētām būs redzams Latvijas lielā ģērboņa attēls, bet uz 1, 2 un 5 centu monētām Latvijas mazā ģērboņa attēls. Kopumā tiks nokalti 400 miljoni monētu. Šis process sākās jūlijā. Pirms tam gan tika veikti testa kalumi, ja, tas ir 1 miljons no katra nomināla, lai pārliecinātos, ka arī tirāžas ražošanā viss notiks bez problēmām, lai būtu īstā kvalitāte mums. Tātad pusgada laikā visu apjomu kaltuvi ir apņēmusies nokalt un piegādāt Latvijas Bankai. No 10. decembra iedzīvotājiem būs iespējams iegādāties Latvijas eiro monētu sākuma komplektus. Tajos būs visu nominālu eiro monētas. Viens komplekts 10 latu vērtībā, jeb 14,23 eiro.